šodien Rīgas Dinamo vienā no savām ratajām sezonas brīvdienā viesojas Siguldas bobsleju un kamaniņu trasē un brauks ar īstiem bobiem. Vai tie būs īsti bobi, redzēsim pēc mirklīšu, bet galvenais tagad paskatīsimies komandu nosaukumi. Ar izdomu čaļiem viss ir kārtībā. Gromi jau ir aizbraukuši, Kača, Ragana, Jēnoti, Justīna. Ļoti interesanti būs paskatīties, kas mums ir piena dēsus komandā. Mūsu uzmanībai komanda Gromi, kuri ir nedaudz, jau iesildījušies, jo komandas kapteinis Pēters tikko nobrauc patiesībā ar īsto bobu. Kā bija? Visam bija ļoti labi. Cik ātri? Viņš teica, ka bija virs 100 km/h. Man patīk sēdēt otram, jo tā tu aptuveni redzi, kur tie pagriezieni ir. 3. un 4. man liekas, neko neredz. Tā kā es esmu iepazinis trasi, es tagad zinu, kā. Tagad jūs brauksiet pirmajā ar Vučko bobu, vai tā būs priekšrocība, un lai arī tāds ģimenisks pasākums, vai tomēr sportiskais princips arī šodien darbosies? Es domāju, ka pirmā mums būs priekšrocība, jo ledus kvalitāte ir ļoti laba. Mēs uztaisīsim tādas vagas, ka nākamie vairs nevarēs nobraukt. Kā domā, kura komanda būs Gromi? Pirmie, otrie vai pēdējie? Pēdējie. Jūsu uzmanībā ir komandas piena dēsas, ja? Piena dēsa, jā. Viena piena dēsa vadošais pilots, ja? Roberts Līvsbergs, kurš komandas nosaukumu izdomāja? Mums vienkārši ir viens tāds komandas biedrs ar tādu nickname. Tāpēc mēs tādu izdomājam. Kurš tas ir parādi? Kur tur stāv aizmugurē. Pašā beigā? Jā. Tas ir GG? Jā, tieši tā. Ok, mēs aiziesim. Pēters Groms teica, ka viņš visas komandas uzvarēs kopā ar savu blīci. Kā domā, kā būs šodien? Es nezinu. Pēters varbūt tur var visu kaut ko izdomāt, bet mēs centīsimies uzvarēt. Labi, es domāju, ka piena dēsām vien ir spēks nosaukumā. Hokeja mačā svarīgākais ir iegrūst pretinieku bortā un apbežot vārdsargu, aizmetot viņam ripu garām vārtos. Kas ir svarīgākais šajās sacensībās? Domāju, ka pats galvenais tas ir šturmans. Mums ir ļoti labs mūsu komandā Roberts Līvsbergs. Domāju, ka viņš ļoti labi uztaisīt savus darbus šodien. Cik viņš bieži ir stūrējis un ko? Es nezinu, pēc pagājušās uzvaras varbūt viņš kaut ko stūrēja, bet es ceru, ka nē. Bet... Jā, mums ir ļoti labs tālsmans šeit. Kas mums ir tālsmans? Piendēs. Klausies, tā piena dēsa laikam būs pielipusi šodien visiem, ne? Jā. Un būs pie pirmā vietā, viss būs kārtībā. Ok, to mēs redzēsim pēc finiša. Jā, paldies. Mik, kas ir svarīgākais, lai uzvarētu šajās sacensībās? Nepiedalīties. Tev ir bail? Nē. No kā tev vispār ir bail? No tevis. Kā tavu komandu sauc? Nav pieteikti. Kā tas ir? Nepiedalos. Ko tu te dari? Atpūšos. Pagaidi, bet kā domā, kurš šodien uzvarēs un vai svarīgi ir uzvarēt šodien? Piena dēsa Ines. Kāpēc piena dēsa visi ir uzpirkuši? Labi, novēlējums visiem Ziemassvētkos. Priecīgs Ziemassvētkos. Kas tev kabatā? Nauda. Koltī, what is the extremest thing you have ever done before? Probably coming to Riga. It's really extremely? No, my extreme. I've been, I guess, ziplining. Ziplining, it's like, you know what ziplining is, right? No, I don't. It's like you're like harnessed in. Okay, yeah. And then there's a rope and you like slide down kind of, and that's like in Whistler I did that. River rafting. You know what river rafting is? That's probably the most intense thing. Bobsleighing sometimes? I've never done bobsledding, so this will be quite an experience for me. Yeah, I heard It goes pretty fast. You have the team. Is it important to beat another? Well, you know what? I actually don't have a team yet. Nobody wants to pick me. I am the last kid to be picked. I can be in your team then. Yes. Are you coming too? Yeah. Yeah. Un tā, dārgie draugi, lieliskajā bobsleistu kamaniņu braucēju un Dinamo sacensībā braukšanā pa bobsleju trasi lejā, godpilnajā 3. vietā, kā izrādās, laiku pārbaudījām, ar laiku viss bija kārtībā, ierinojās sauliešu ģimeni. Kā jums tas izdevās, ko? Labi. Vai jūs gadījumā nešmaucāties pa ceļam, ko? Es domāju, ka nē, jo mēs pirmo reizi redzējām vispār šo trasi, jā, un tāpēc bija sajūts diezgan neaizmirstams, jā, bet, kā saka, ar pirmo reizi veicās varbūt. Redzot, kā to citi dara un ka paši darīja, kādas bija sajūtas atšķirība? Man no sākuma likās, ka viņi nav tik ātri, ka viņi lēnāk ir, bet tur iekšā ir drausmi un ātrāk un ātrāk paliek. Bet pats galvenais ir Kortnijai panākt, viņa ir pati galvenā, kas mums aizved līdz uzvarai. Viņa bija priekšā Kortnijai panākt šurp.
Viņa bija tā, kas mums aizved līdz uzvarai, jo viņa sēdēja pašā priekšā. Kortnī, tu stūrēji to bobu, jā? Jā. Kas bija visgrūtākais? Vai viss bija viegli? Vai tas, ka tev bija liels burbulis uzpūsts no košļienes, tas palīdzēja? Jā. Jā? Jā. Okay. Kas ir nevis grūtāk, bet bailīgāk citreiz iziet hokeja laukumā vai, ja būtu ar īsto bobu jābrauc? Es nezinu, bet tagad bija tiešām tas bija tāds pārsteiguma moments, jo es to nekad nebiju darījis. Un tiešām bija tā, ka katru līkumu tu brauc un liekas vēl ātrāk, kad jau būs lēnāk. Gals, kad finišs, es raudāju. Jā, tas tā, ka no hokeja tu jau zini apmēram un ir sagaidāms, kas ir, protams, emocijas, kas tur kautiņi, kaut kāda spēka paņēmieni, bet pieņemsim šitā bija pieredze, kuras nezināja, kas būs, un adrenalīns sita augstu vilnu. Tas, kas starp hokeistu ģimenēm jums labākais rezultāts, tas ir tā forši, ja? Tas ir loģiski. Un tā dziedāju. Kā dziesmu tu dziedāji? Vienkārši bababa, un tad es vispār neko nejūtu. Bet man teica, ir viss. Bet nebija viss, un visu laiku nebija viss. Labi, paldies. How was it? Everything is okay. Viss kārtībā. Have you done it before? Yeah, done it. Yeah. Really? Oh, yeah. Yeah, it was good. It was, but we were here 3 years ago, and then real bobsleigh, it's much faster than what we've done today. And your team result, is it satisfied? Well, I just saw 2 results. We were the second one, so second one. Yeah, so I don't know the next results. All right, thank you. Kārtējais pasākums, kur, manuprāt, 1., 2. vai pēdējā vieta, tam galīgi nebija nekādas nozīmes. Kaut gan nezinu, ka Salviešiem bija 3. vieta. Bet viņi ļoti labi komandas taktiku bija izvēlējušies un ļoti labi nošļūts. Bet šodien kopā ar Latvijas labākiem kamaniņu braucējiem, skeletonistiem, bobslīstiem un, protams, arī hokejistiem aizvadījām vienu lielisku sacensību dienu, kur sacensību patrons, mūsu doktors Āris Aivars, arī dod savu vērtējumu. Sarunā, lai mūs uzved augšā. Līdz ar to, dārgie draugi, turpinām skatīties gan ledus sportu, kur tiek izmantoti asmeņi, sēžot bobslejos vai kameniņās, un, protams, nākam uz lielo hokeju. Nākamās spēles jaunajā gadā jau 3., 5. un 7. janvārī. Sarunā, lai mūs uzved Arēnā Rīga. Paldies, čau!